Čau, te Pēteris! Pastāstīšu, kā Rauh aplikācijā atrast nepieciešamos minerālmēslus, lai to datus savadītu Rauh izkliedētājiem ekrānā. Vispirms mums telefonā ir vajadzīga bezmaksas Rauh aplikācija. To varam lejupielādēt attiecīgā telefona aplikāciju veikalā. Meklētājā rakstam Rauh, tad instalējam. Aplikācijas sākumā ir 4 izvēles – mēslojumu tabulas, mēslojumu cenu tendences, instrumenti. Šeit varam atrast sagāzuma indikātoru un Rauh rūpnīcas kontakti. Ja strādājam ar vairāku veidu kaisītājiem vai arī ir dažādi darbu platumi, varam paralēli izveidot vairākus profilus. Zem spreading charts redzam izvēli materiāliem, ko varam izkliedēt. Mēslojumi, sēklas, gliemju indes un identifikators meklēšanai pēc attēliem. Lai pirmo reizi sāktu darbu ar aplikāciju, nepieciešams izveidot mūsu konkrētā izkliedētāja profilu. Spiežam spreading charts, create profile, izvēlamies mūsu izkliedētāja modeli. Manā gadījumā tas būs Axis H30. Izvēlamies diskus, ar kuriem strādājam, piemēram S6. Un visbeidzot izvēlamies mūsu darba platumu. Manā gadījumā 24 metri. Kad tas viss ir izvēlēts un viss ir pareizi, varam to visu apstiprināt ar ķeksīti. Šajā gadījumā mums ir populārs slāpeklis Agrochemas 34. Aplikācijā meklēju pēc ražotāja un pēc sastāva. Šajā gadījumā tas ir Achema un slāpeklis ar sastāvu 34%. Lai meklētu šo mēslojumu tabulās, izvēlamies mēslojums. Meklētāja rakstam ražotāju, šajā gadījumā Achema, un šeit atrodu slāpekli ar attiecīgo sastāvu un izvēlos standarta kaisījumu. Šeit mēs redzam visus parametrus šim mēslojumam. Nedaudz savādāks gadījums. Šoreiz tas ir sulfāts 2124, bet nav skaidri atrodams ražotājs. Varu izvēlēties aplikācijā citu sulfātu ar šādu sastāvu, vai aplūkojot tuvāk atrodu ražotājs ir Domo. Pēc šāda ražotāja varu atrast šo sulfātu. Šajā gadījumā izvēlamies mēslojumi, amonija sulfāts, standarta, un šķirot uz leju atrodam mūsu ražotāju un mūsu mēslojumu. Un šeit mums ir trešais gadījums. Mums ir Amorphos ar sastāvu 1046. Šādu mēslojumu nevaru atrast aplikācijā pēc ražotāja un pēc sastāva. Nāksies izmantot attēlus. Izvēlamies fosforu, novietojam uz mēslojuma un skatīsimies, kura attēla granulas ir vislīdzīgākās mums. Varam viegli pāršķirt un apskatot visas piedāvātās attēlus, secinam, ka vislīdzīgākais ir P4.